Tikko atbraucām uz Daugavpili ar mani Jānis un Sandrs. Skrienam uz autobusu, brauksim uz Krāslavu. Turpinam ceļu uz Magadānu. Mēģināsim sadabūt mistisko taksi. Kaut arī tikko redzējām vienu aizbraucu. Daugavpilī iekāpām autobusā līdz Krāslavai. Un, kad skatījos to laiku, cikos viņš attiet, 11:15. Piegājām pie kases, bija norādīts 11:05. Interesantākais bija tas, kad viņš izbrauc ārā no autoostas, apbrauca mazu aplīti ap autoostu, 200 metrus. Vienu pietrā ielaidas cilvēkus un atgriezās apakaļ autoostā, lai izbrauktu 11:15. Tā kā tas tāds bija jokaini. Un atbraucām līdz Krāslavai tālāk ar taksi, kurā tur iespiedāmies ar visam šitām lielajām somām, aizmugurē visi trīs, jo priekšā nedrīkst sēdēt, par 15 eiro un braucām līdz starta vietai. Tur jāaiziet līdz jūrā pie akmeņiem, smilts sazīts akmeņos iekšā. Tur visu laiku no krasta tek kaut kādas ūrziņas tādas ārā plats. Nec piedirsīt. Jā. Kas tā paku? Nu, nav tik traki. Tie tikai zālē kaut kāds samest. Un bišķiņi kaut kāds mūsīm. Rīgā viņš jau sūļāk klātīt. Šīs pietēns jau gāju neizdarēt, ka tas pietēns. Viņš varbūt atkal var pietēns. Bez 1 kilometra esam tikuši līdz Krāslavai. Sākās fotosesija Lapkritī. Priekšā māja. Bet māja. Nezinu, kas šeit notiek. Izstās fantastiski. Atvaļ tā jāatmāca. Tā ikenos pusi iet iekšā. Ne tā kā mēs. Vājens, piesals, tuput sals, kāzers sals, visu pilnīgi dzirdājas dienā. Nu iet 23 šodien. Ir tumšs. Vismaz jānoiet kādi 15 km, lai rītā būtu mazāko iet. Lai tad daudz maz laicīgi varētu aizbraukt apakaļ. Gribu karņas kalnā uzkāpt 100 metri. Pilnīgi Vai ne? 100 metri tikai.
Vēsīgs, vēsīgs rīts. Bez 10. Mēs varētu plus mīnus 10 km būsim nogājuši. Kilometrs jau bišķi pusotra palicis. Nē, nebūsim. 10 minūtes. TB, Neazins parks, Dača. Бурение, скважин. Hei! Bezmaksas saldums var dabūt. Nē, tur ir tevi kaut kāds tehnikāt atkopt mašīnas. Tur tāds atnāk. Bet to es arī saku, ka šitāds nebija redzēts. Viss ir aizmutināts ciet. Viss būs labi. Mēs esam tagad te. Nē, tur nebūs. Jā. Un tad iesim ārā uz Maskaļāniem. Nē, uz ceļu. Nu jā. Tas ir Maskaļāni. Uz Suzevu. Un kas tur paliek? 4,5 reku. Tas ir baigais gabals. 7,3. Tas ir nakts. Līdz Vecstropiem, tur jau tramvajs iet. Nu. Atkal atgriežamies Daugavpilī. Janvārī bija. Tagad vienmēr vec Daugavpilī. Tas iziet vesels ar visiem locekļiem. Tas ir laimīgs cilvēks, kad tu griež nost. Daigs. Jā. Labi aptīt. Paldies. Nu, vakarī. Var kafiju dabūt. Kafija. Jāputāt šai kafija. Sliņķu riteņi. Jā.
tā malā, tā ir viss augstu. Viņam ir Ilgciemā dzīvoklis, viņš to dzīvokli ir izīrējis un pats īrē Valdemāra ielā dzīvokli. Gudri uztaisījis, ne? Nu, labrīt. Laikam labāku vietu nevarējām atrast pa tumsai. Nedaudz pavēs pa nakti. Bet var gulēt. Jāiet taisīt brokasts. Nu, var doties. Nu, atsākām ceļu. Vakar nogājām pirmos 15, 16 kilometrus tumsiņu. 19, Nu, 19 izrādās. 20 gandrīz. Ok, labi, 20 Ar cilpu. ar cilpu, jā. Ko pārlaidām nakti pie Daugavas un tad jau šodien jānoiet lielais posms, vismaz kādi 60 ar astīti, lai rīt paliek mazāk, ko iet. Kopējais garums būs kādi 100, 110, 115 kilometri. Bet laiciņš forši. Redzēt, ka dēļ rītīgi nejo laukos binoklis. Man binoklis ir līdzi. Pagājušajā pārgājienā Sandrs aizmirs nūjas, šoreiz 100. Tas jau sāk kļūt par tradīciju. O, kur tur aizskrēja. Vācijas valodā bija Duna. Sanākā forma Dina. Tev Dinai aizsūta, ka tā ir Daugava. Saucīja par Daugavu. Kukurūza bijusi laikam, ne? Kukurūza, uražai. Ar tādu ir jāiet. Nu, šodien feina diena. Jā! Vai ne? Jā. Augst. Lūdzu, dēļi pa augstu gājušies iekšā. Krāsnes nojaukti. Reku ķieģei siera izjaukt. Virtuve te ir bijusi, acīm redzot. Smagi. Paties tur iekšā, tur ķieģei vēl. Paldīgi akmeni. Galvenais ir šālīt. Labi, paties tas pa akmeņiem. Samūrēti stabi, kas tev ir pa lielsētu.
Vārti normāli. Mūris samūrēs ar akmeņiem. Viņi tad, lai nocietinājums bija, vai kāpēc tad ir solis? Apmet. Šis ir interesanti. Tas te ir bijis baigais toļi. Tad viņai iekšā netiek. Tur dziļumā. Ej, tu dirsti. Nē, te ne. Neredz gadu skaitu, tas būvē. Ieģiļos, man parasti ir iekšā. Ej, te mums. Labs, ne? Man būs jāliek skaņa tas pip signāls. Nav māju. Pēc būtības jau nē. Pīp ieliek tikai. Ja šitā zīme ierauga un vajag, dzintar pūslas netur. Jautājumu zīme, jautājumu uzdod. Ko man darīt, ja es ieraugu šitādu zīmi un man dzintar pūslas vairs netur? Palienas. Nu, drīz pusdienu pauze Traktors. pie meža. Traktors. Traktors. Belarus. Labi, saimnieks izdomājis fotogēnisku traktoru. Ejam, fiksēt. Jau otro dienu ejot, tikko nonācām mežā. Pārsvarā viss ir vieni klājumi. Auda mežā. Jā, beidzot. Valsts meži. Vai ne? 123. masts. Nu, ko jātais Tev ir riktu pusdienu patās. pauze. Ko, tu esi te patās? Saulītē. Re, kur ir paļķīts. Šitien baigi labi. Davai. Jā. Paciņas rakstīts 4 personām. Te vienam ir pa švaku. Paskaties tur augšā, kur skujas kustās. Debešķīgs skats, zilas debes. Mīnusiņš, man liekas, maziņš. Jo bija zeme, man liekas, 6 no rīta bija balta. Pusloks tā. Tur kaut kāds uzraksts, kas tur rakstīts, es nevaru izlasīt. Tā. Tu vari izlasīt? Atceries Gaujas gājienā? Jā. Tā mīzelīgi bija iet cauri. Sezonas laikā pēc ledus iziešanas līdz salam.
Prāna gabarīti 4 metri. Pārceltu Vandā un Līvā no 7.21. maijas oktobrs. Pārējā posmā no 7 līdz 19. Labrīt, ir 3. dienas rīts. Gulējam kempingā. Labi vieta trāpījās. Piezvanījām vakar saimniecei, paprasījām, vai varam palikt. Teica, jā, droši. Tā kā tas ir tāds viens ieteikums. Ja nav sezona, zvanam, runājam, vismaz nebūs nekādas problēmas ar pašvaldības policiju vai ar nikniem suņiem. Tā kā līja lietus. Un jāsāk taisīties. Esam nogājuši 74 km un šis ir pats pirmais veikals. Tas pats ir autoveikals. Man tad cenšas biedēt ar autoveikalu vai ūdeni. Vēl atlikuši 16 kilometri. Ir tāda akmeņaina pludmale. Nepatīk. Ar tik līdz pašam ūdenim. Es domāju, ka viņi tagad arī funkcionē ar žāvēt graudu. Tikai cik tas ir efektīvi. Elektroenerģijas. Remontu. Nu, ot, sasniedzām beidzot Jēkabpili. Bet sagrauj visu gājienu, ka nav trotuāri, jāiet pa ceļa malu. Kas tad tā pa lietu? Vienīgais tilts un ar kājām pa ceļu jāiet. Kaut tā vēl daudzās aizgājienu. Nu, finišā ar lietu. Tā kā pieklājas. Tas ir labs. Tas ir nebūtu nonākuši lejā. Ejam otrā puse augstu. Āboļiem. Nu, re, sākam 3. posmu, atbraucām līdz Jēkabpilī un tagad dosimies līdz Aizkrauklei, kopā 86 km. Tā vismaz ir paredzētais maršruts, bet kā sanāks, tā sanāks. Jā, protams, ir kaut kādi šķēršļi jāpārvar, kaut kur saīsinās, kaut kur pagarināt, bet tāds vismaz ir plānotais maršruts. Iesim, skatīsimies. Šodien baigi ar laiku paveicies. Kārtīgi cepīja. Tik 2 dienas tikai saule, neviena mākoņa. Ko baudam pēdējās vasaras dienas?
Tūlītējās viss septembris sākās un aiziet rudentiņš klāt. Pirmā reize redzu Daugavā krāts. Pierasti pie platās lielās Daugavas, bet šeit viņi tāda kā pilnīgi kā cita upe tā vispār. Tā ir Daugava. Tīri skaisti šeit ir vispār. Ai, jēziņ! Tā var kaut ko ar iekāpt. Kā ar kājas arī salauzt, ja grib. Bedrē iekāp. Neko neredz. Neiesim, mums nevalkos katru. Vēl ne? Domājiet sev padomi, mantoju. Jā. Akmenī. Kā bija bedrē viss. Un te krustojums, reku sadalās. Tas ir lielais krustojums šeit, ja? Tur. Jā. Jā, tā te notiek. Respekt. Ceļzīmes arī ir. Jā. Nu, esam kādi 7 kilometri no Pļaviņām. Nonācām te pie Daugavas. Tagad ir nolaists Daugava ūdens un atsegumi ir parādījušies un skats diezgan iespaidīgs. Šāds. Patiesībā baigais miers prom no visās pilsētas, no Rīgas, no tās ikdienišķās rutīnas. Šeit ir tieši kolosāli. Ir sajūta, ka varētu tagad pāriet pāri, godīgi sakot. Varbūt arī nepārietu, bet vismaz tā izskatās, jo diezgan sekli var redzēt zemi. Baigi akmeņi. Šodien ir ļoti karsts. Visa diena viena saule un vienkārši spēki tiek atņemti. Smagajām somām kādi 20 kg uz muguras. Nu ir kā ir, godīgi sakot. Jau ir noiet jau 16-17 km. Pļaviņos tad uztaisīsim garāku pauzīti. Un tad jau tālāk ies meklēt, kur var taisīt teltu un atpūsties un pārlaist nakti. Esam sasnieguši jau Skanstas cestrādi. Uzkāpsim malnī paskatīties uz skatu uz Daugavu. Šeit ir forši. Var mēģināt tikt pāri. Nevajadzēs iet apakaļ līkumu. Normāli, reku viņš iet lejā pie
Tur viņš vienkārši mucām paceļās uz augšu. Visiem tas mucis ir. Jā. Labi, mēs iekšā teritorijā. Jāapskat ir. Viss ir iespaidīgi. Jā, esam klāt. Tur ir vārtiņi. Kur te rāpties? Lodē nekad neesi bijis iekšā. Biju. Jā, pilsētā. Es biju pašā fabrikā. Vai nav skaisti? Iespaidīgi. Ekvi čurks salas sataisījuši augšā. Šo es nezinu, vai var redzēt kamerā, bet... Ēna krīt priekšā, tu fotogrāfē. Jā. Šis ir iespaidīgi tiešām. Tā kā tāda klīns. Ir feini. Pēc kaut kāda kilometri jābūs galapunkts šodienai. Metīsimies pie miera, 3-5 būs noiets. Iekāp kaut kādos dubļos vai mālā, vai kas tas tāds ir. Visu dienu saulē ļoti esam pieksuši. Bet skaisti. Te. Šī patiešām ir forša vietiņa. Man patīk. Garšīgi saules. Pēdienē vēl nezinu, nenobaudījām. Bet atmosfēra ir laba. Arī tāds veikliņš izstās labs. Garām braucot, kaut kā nebija piestājis, bet tagad kājām ejot, superīgi. Liepkalni. Būs jau uzvara, bet vajadzētu piektos, lai tādu stabilu uzvaru. Redz. Tā mēs skatāmies hokeju. Šeit viss ir jābūt zem ūdens. Nezinu, vai kamerā var labi redzēt, bet te ir diezgan vairāki metri ir atsegumi un ūdens ir līdz tiem trepēm. Interesanti. Écoute the beat, chaque regret.
Tas klusums tālāks, mēs ejam pa straumi pelnus pārns. Krāslavas gaismā spīd vārdi tukši, trolejbusam ēnā konfekšu lietus. Mūriem cauri, kur divas malas, pilsētu plūsmas, kur klusums balss. Ejam, ejam, pazūdam krastos, Daugavas Šodien jau ir 29 grādi. Pēdējā vasaras diena Halsā. Pēdējā pēc datuma. Jā, paņēma akri atvaļinājumu. Kokneses vārdi, akmenu zīmēs, ogre zilajā, pakalnā slēpjas, ikšķiles estrāde, vējiem sauc. Salas pils smagums, soļi skan, Rīgas mūris krīt, divi laikmeti satiekas. Kuģi piestāj, jūra kliedz. Šodien pa katru ēnas pleķīt var priecāties. Vienkārši karstums ir fantastisks. Bet forši jāizbaud ir pēdējās vasaras dienas, drīzāk jau stundas. Tad jā, kaut kāds septembrī jau vēl būs siltais laiks. Bet augusts ir cauri. Atgriežas krasti. Pazūdam krastos, Daugavas vilnis mūs nes. Ejam, ejam, pazūdam krastos, tumsas gaisma atbalsojas. Pazūdam krastos, Daugavas vilnis mūs nes. Nu, re, viss notiek pirmo reizi. Ir iedzēles biti, ir iedzēles lapsene, pēc šoreiz iedzēle Irses kājā locītavā pirms stundas. Tā kā tagad esam sasnieguši koknais. Bišķi jokaini sajūta ir, kāja piepampus, bet jau stundu ejam pa karstu sauli 30 grādiem. Pēc dažiem pārsimts metriem aizies līdz aptiekai. Un tad jau aptiekās pateiks, vai amput līdz elkonim, vai nu dzīvos. Es domāju, ka viss ir kārtībā, bet kaut kas jāiedzer, lai to tūkstu noņemtu nost.